Džeks zvana un jautā, sveiki, vai bezmaksas dārzeņu piegāde? Viņam atbild, jā, lūdzu, ko vēlēsieties? Atvedīsiet man brāli no slimnīcas. Bet pa savējiem. Tas jau bija kaut gudā. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Nu, jā. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Jā, nu jā. Nē, nu jā. Nē, nu jā, bļa. Nu jā. Zini. Nē, nu jā. Tu šito atrad. Šitas bija tā meklēts vai uznir pats tevi ieraudzīja? Es sevi aizvēru, bet es negribēju anekdotes, uzsvērts pirmās lapiņas, un tad trešajā lapā kaut kur bija šī tāds humors. Skaisti. Pieklājīgi. Nu ko, pagaid, mums ir 54. ir pēc 54, bet sanāk mums izlaižās nedēļa, vai šitas ir Nē, izlaidās nedēļa? Nu, tas jau nav nekas. Tāpat jau. Nē, Mēs jau tas vienkārši uz... Mums ir Pagaid, tagad kad mums brīdis starp epizodēm, kad nav neviens prasījis, kad būs nākamā epizode. Tā kā. Jā, Jā, tagad tas jau ir sasniegums. Viņa jau moški negrib vairs šito nemaz. Pēc Jā, iepriekšējās jā, epizodes Ja jau tik vairs stūdīgs nemaz audio, tad ir šiekš. Tāda nemaz vairs nevajag. Vainīgs. Tehnika pievīla. Tāpat kā futbolā. Koms. šitā saka lielajos pasākumos, vai tur tehnika, vievīla tehnika. Tas ir Mums jākļūt arī- tehnika. Šis arī liels Tas arī liels pasākums. Mažālīgi. Tomēr vienreiz pusgadā. Nu, Jā. Bet kā mums sanāks ielikt pa šo nedēļu vai nākamā nedēļu? Es domāju, mēģinās šodien. Tad es Ļoti vēl neapsveikšu 1. septembrī. Vēl jaunos klausītājus. Jā, varbūt var vēl neapsveikt. Karoči, 1. septembra special vajadzētu. ja tu svētdienā vēl izlaidi, tad var apsveikt pirmajā. Jā. Tā Jā. Nu, sanāk. jā, Otrais kas jābūt. tad sveiciens mācās dušīgi, lai nav jāieraksta podkāsts, kad jūs izaug lieli. Jā. Apsveic jūs vecāks. Ar beidzot mieru mājās. Tieši otrādi. Sākās ar šito te virtuves rulli jāstāv. Kas tu nesaproti? Nu, tā labāk, zini, stunda dienā virtuves rulli nekā 24/7. Nu jā. Jā. Bet tā, Tā atkal, ir. nē, man tagad jāpadomā, kāda vasara bija. Bija silta vasara vai nebija? Tā normāli. Šogad jau bija ļoti Bija normāli. pārņēks vasara šogad. Nu, es tā kā parasti. Sākājās salīdzinot ar pagājušo, man liekas, bija normāli. Bet bija tāda sutīga baigi, ne? Nebija šī tāda lieta. Pagājušajā gadā jūnijas bija. Mums tāds īsās bija uzlīst saulīt. Jā. Tā. Nu, kas Parasti pa savādāk laika jauns? apstākļiem parunā, ka nav pa ko runāt. Mēs Jā. tikko sākām Jā. epizodi, tā kā kaut kā tā. Pierasts Neko reiz nav. pusgadā tagad. Ričam tāds interesants fons ir, varbūt var. Jā, es esmu... Arī, ko man var redzēt karodziņu. Nē, varbūt viņi izgriezīs ārā. Karoči, jā, es tagad ir Tas Dānijā. izgriezīs ārā. Es sapakoju koferis, es braucu prom no tas Latvijas. Man pietika vienā brīdī, es nevarēju izturēt vairāk. Tā nodokļu sistēma, viss tas bija lekējuši valdībā, es nevaru izturēt, es braucu prom. Gejs prezidents. Jā. Nē, atbrauc bišķi kā, tā teikt, izlaist gaisu, atpūsties bišķi. Jau kāds Es cits vārds atpūstos, tikai. Nolaist tvaiku, sāk izlaist gaisu. Bet ko tā? Alkani, Bet tas izlaist vēl garu. tas pats ir. Es Tas aizbraucu pats ir. izlaist garu. Dāņos. Es Dāņos nosvēršu, pēc nav ko. Nē, bet man bija tas maršruts bija uz Beļģiju, tur pāris dienas. Tur sīkais Vafeli uzēd? brauc, jau uzēt friškas no Afela. Apskatījos čurājošo puiku. Bet tas ir reāli kaut kāds, tā kā, man liekas, ka tie Beļģi tā kā izsmēja turists ar to čurājošo puisīti. Jo, nu, viņš ir ķipa baigi populāris, bet tad, kad tu aizēji, tur pa lielam vienkārši stūrītī tāds mazs puisīts no strūkla. Nu, nekas tur nav pa lielam. Pa lielam nekāda jēga, baigi speciāli tur braukt nav. Man liekas, ka viņi vienkārši speciāli uzlikuši tā, lai ķipa parādītu, cik stulbs turisti var būt, kad ķipa skrien skatīties kaut ko tādu. Ķipā modernā māksla apmēram. Banāni. Jā, varbūt, bet... Amagaivereni pie sienas. Jā. Bet, ja es palasīju, nu tā, es gribēju saprast, nu, par cik es ieraudzīju, nu, paskatīties dzīvē, ka nekas baigi īpaši tas nav paskatīties, nu, kā tad viņam nozīme. Nu, ja tas stāsts ir, kad tur ir vairākas tās versijas, teikas, vai kā viņas saucās, vai nešidās, ka viena no tām ir, kad Brisele bijusi tā kā ieņemt sīču, vai ne?
tā kā principā aplenkta. Un tie ļaunie gribēja mūru uzspridzināt kaut kādām sprākstvielām, un taču uz mūru uzkāpa puika kaut kāds gribēja pamīst un mīst lejā. Un ķipā nodzēst tās fuse, tās liesmas tam deglim. Ķipā izglābt pilsētu. Būtu uzsprāts un cīns norāvs, ko tad? Jā, ne, bet viņš no augšas ķipā mīst lejā. Un otru vēl tur bija kaut kāda, ka ķipā viens no kaut kādiem lordiem kādreiz, kad bija kaut kāds, viņš bija 3-4 gadīgs lords, nu viņi ņēma līdz uz kaujām vienkārši pa lielam kaut kādā tā kā šūpuļtīklā. Un, kad tur ir gājis kaut kāda kauja, tas ir piecēlēs, toči gribējies pamīst, uzmīst virsū tiem pretiniekiem, un tad viņi ķipā vinnējuši viņus, un kad ķipā, tu esi būs lords vinnētājs, un nu, kaut kas tāds. Jā. Kaut kā tā. Bet jā, paēd filišķis. Kaut kādos spokiem vai izklausās, ka tu esi lasījis. Jā, vai ne? Jā, apmēram. Man, kad es dzirdu vārdu lords, uzreiz lords Fārkots no Šreka, tas mazais maģetiši. Man kā lordi. Vai arī kādu baznīcu vienkārši uztaisīja priekš priesteriem. Varbūt katoļu baznīciņu tur būt arī. Tā arī var gadīties. Vai Dievs. Bet, jā, Beļģija. Odardan čurājošo puisīti ritīgs bukols man tur cepīja. Ja būtu jādzīvo kādā Eiropas valstī, tad īstenībā to varētu ņemt kā variantu. Ļoti tāda ritīgi mierīgi likās, viss tāda ritīgi draudzīgi. Tās mājiņas ritīgi foršas smukas, viņiem nav, var redzēt, ka nav bijis padomu laiks pār, nav tur deviņstāvīgā, tur Hruščovē, tā depresīvā viss tā arhitektūra. Viņiem viss tās mājiņas palielam 90% ir no ķieģelīša, no arī tas dekoratīvais ķieģeļa apdara, tā lai izskatās, ka ķieģelis. Nu tāds, un viss tā valsts ir tagad tāds countryside, tāds, bet, nu, protams, moderna, viss tā citadela, bet, nu, tāda forša. Es esmu Beļģijā kaut nedēļu arī padzīvojies. Man gribās teikt, tai valstī tā kā nav raksturs apmēram tāda sajūta. Viss ir tik pareizi un vienkārši. Es man kā latvietiem tas liekas, kaut kas nav tur kārtībā. Bet Dānijā jau tas pats ir, vai ne? Nu, Dānija atkal ir bišķiņu vienkāršāk. Tā, Beļģija ir ritīgi tā kā citadela. Nu tā, ka es biju pārsteigts, nezināju, ka Brisele īstenībā ir tik episka. Ka tur ir tādi ornami, tādas pīlis, tur bezmodīgi tāda baznīca, tāds tur kaut kāds arks. Nu, karoči, episki tiešām. Dānija viss tā vajag. Dānija ir ritīgi tāds stonerīts, tāds mierīgais. Viss tāds pilns ar pļaviņām. Tā pilsēta arī tik mierīga. Šodien biju tajā Alborgā, vai ne? Un, karoči, es domāju, aizbraucu mašīnu centrā noparkoties kaut ko. Es domāju, ka būs Dirsā. Rīgas centrā iebraukt noparkoties, un tu rēķinies, ka tur ir Dirsā. Neviena mašīna praktiski nebija. Vispār mīksti. Visi ričukiem braukā. Jā, ričukiem, kājām, tur viss. Karoči, ritīgi īzī. Nu, tāds ir tik mierīgs, gan Dānija, gan Beļģija, viss tās valsts tāds ir tik chill. Nu, turpinām. Ir viss kārtībā, jā, turpinām. Pagaidām, apsūdzumām pašam. Savādāk. Par Dāniju? Es stāstīju, ka esam Dānijā. Tu stāstīji, ka tu... Jā, tu teici, ka tu tās prostitūtas ņēmi, man liekas. Kā tev tur gāja? Tas jau neierakstījās. Jā. Ko es ņēmu? Es nedzirdēju. Tās prostitūtas. Neteicu par to. Nu Dānijā, nu tā. Nu tā. Tāds baigi mierīgās. Nu. Nepateiks, ka vikingi tā kādreiz gājuši pāri. Galīgi nepateiks. Tad raksturs nav vairāk. Rāmās ir bijām slinkās. Labi laika, tā ir svājas cilvēks. Tā ir šī. Tā jau runā. Bet, nē, nu, ja tā, tad cilvēki baigi laipniem man cepiši tajās valstīs tādu. Nu, pat pilnīgi zigāt, ka kaut ko vajag, kaut kādu palīdzību, kaut ko atrast. Tu redz, ka pa viņu var pieiet. Nu, tā Latvijā, tu tā skaties, kā pa galbu nedabū, zini. Šitā pastās pretī, tu dod, nē, šo nē. Man noplīs mašīna, kaut kas vērtīgs ir iekšā. Tad tu nezini, ko tev teikt tālāk. Kaut kas vērtīgs. Kur tev tā mašīna ir? Tur kaut kas vērtīgs arī iekšā. Tad nezinu, vai viņš uztraucās, vai viņš jau ievāc informāciju. Runājot par šito, es vienu vakaru. Uztraucās jebkurā gadījumā. Es braucu mājās, riteni no Kebīša, un es nogriežos pretī jaunam Elvītim, tas mazais veikaliņš Citro, vai kas viņš saucās, kaut kas tāds. Kad viņš nogriežos tajā sētā daudzstāvienēm un vienkārši braucu un stāvu mašīnu, bagūzi vaļā un bagūzi kaut kāds mans. Tā kā pilnīgi bagūzi sataisīts vaļā.
Es tā pabraucu garām, tad man ķipā noreģistrējās, ka tur tās bagūzes vaļā un stāv kaut kāds mans. Es tā štukoju, blēzbraukt, apsīties, kas tas ir vai nebraukt. Ai, pofīgi nebraukšu. Aizbrauc mājās, nākamā rītā brauc uz darbu. Pašinieks stāv un kaut ko pierakst, katru skaidro kaut ko pēc tās mašīnas. Laikam būs appizdīts bijis. Atstājis bagūzes vaļā un appizdīts. Tev jau arī gandrīz 5. parks izsitās ārā. Bija jau gatavs izvākt. Es zinu, kas tur notiek, un bagūzes vaļā. Misterībā tas arī uztraucās, nevarēja saprast, ir vērtīgs. Vai tur kaut kas vērtīgs ir vai nav? Mazum kāds nelaimē tur iekšā ir. Maška tur kāds bērns raud. Jāpacilā tās manas apskatīties, vai apakšā kāds nav palīdzis. Ja izceļ ārā, jāpaskās bagūzī, vai dziļāk tur nav nekas. Vai es nesīšu mājās, ko es te atstāšu tumsā. Jā, lai kāds nenozog. Kāds cits paņēmis. Jā. Kāds ļauns es paņems drošībā. Sev. Es jau rīt nesīšu apakaļ. Pa nakts beigsies, es nesīšu apakaļ. Jā. Nu, bet Arču, tu jau mums arī Mr. Worldwide. Jā, es jau arī biju, jā. Te jau 2. Nu, Kristaram bija baigais domgraus, un Kristaram bija baigais Es domgraus. atceries runāt par šitām ten mantām, ko random atrod. Bieži vien es redzu pa ielu iet džeks, makšķeri. Štuko, kā Soma nav. Gan jau šis neiet makšķerēt. Gan jau šis uz Lombardi iet. Es pieeju klāt uz Lombi. Jā. Es paramanto makšķeri. Es tā pastos, cik tu pa viņi grib Lombiju dabūt? Kādu 15 eiro. Es saku, labi, teju uz Lombardi. Būtu mazāk. Jā. Reāls kā 3 reizes dzīvētājs izdarījis. 100 punktu, es zinu, ka viņi... Galīgi saskāps un tikai makšķeri nesomne. Kas ir tā makšķeri rokā? Es tā, kur tu uz Lombardi? Jā. Cik tu pa viņi grib? Kādu 15 eiro. Es pastos makšķeri pilnīgs sūds, tā es saku, uz Lombardi. Mēs esam stāstījuši. Mēs esam stāstījuši, ka Arčs gandrīz riteni toreiz nopirka. Atceries Maukaplī? Kurā vietā? Maukaplī. Es tā stāstu neatceros, man liekas. Nē, Arčs izstāst, tas bija labs. Vai tu pat neatceries pat? Es pa pusē tur atceros. Mēs stāvējām. Bija atnācis. Jā, mēs stāvējām Maukaplī. Kuldīznieks zinās, kur tas ir ārzemniekiem. Tas ir pie jaunā tilta. Bet viņi nesāk pa Maukapli, tāpēc, ka tur var iegādāties. Jā, viņš vienkārši kaut kā iesaucās. Bet, mēs ar stāvam un piebrauc viens džeks arī. Tā kā Kristers teica, saskābs, grūti viss dzīvē ir. Ar riteni. Viņš saka, puiši, jūs negrib riteni pirkt. Mēs tā, vai paspēlēsies apmēram. Un Arču, viņš pa lielām, tā kā Arču viņam tas kontakts bija. Prasa, cik tu gribi, viņš sākumā ritīgi nosauc kaut 70 eiro. Nē, pat Sotaks pat bija. Arču teica, oj, nē, pa 50, kaut ko. Viņš tur, vai 70. Un to cenu, zin, ka nepirks. Nē, es jau, es tā paskatījos 30. Un aizgāja tā, ka viņš tā, tu pat 40, kaut ko tādu. Arču, nē. Pat cik, kaut ko Arčs saka, es pa 10, viņš čista paņēmš. Viņš tā soju, nē, vispār nē. Viņš tā kā pagriežās prom, brauc projām, apstājās, pagriežās. Ņēmis viņu pa to 10. Arčs tas, nē, vairs man nevajag. Tā viņš labi. Viņš tā kā Turcijas tirgū pa lielam. 10 tiks pasaka pirmā cena. Beigās tur aizgāja, viņš tāds tik jau saskāpsās. Pagriežās, tas skats tā kā filmās. Viņš iet apstājās, uzreiz negriežās, vēl padomā, pagriežās. Ņēmis pa to 10. Baigs labi, gan jau varēja jau Arču kaut ko labi iedot viņam to 10, un tā ielikt Facebookā, ka tu no bombas nopirka riteni, un viņam pazūdis. Bet labi dāru pa 10. Mēs jau runājam, bet viņš pat nebija bombas, viņš bija vienkārši nācis. Viņš bija dzērājis vienkārši. Mēs domājam, ka visticamāk sīkajam. Man liekas, tur citām valstīm nav tādu šī bombas, viņš ir dzērājis vienkārši. Hobo. Latviešiem. Nē, viņš nav bombas, viņš ir tikai dzērājis. Latviešiem ir 4, es teiktu, 4 kategorijas bombas, dzērājs un alkoholiķis. Tas ir 3. Puj, 3. Tad ir ričs. Un daudzais. Tad ir vērtētājs. Un tad ir tas, kurš noliedz. Nē, vēl ir mīli iedzert. Tas nav alkoholiķis, bet mīli iedzert. Audītājs. Jā. Tā kā 4 īsmā arī ir. Jā. Ja dzērājs uz alkoholiķis, tur tā atšķirība, man liekas, ir. Dzērājs zina, viņš dzēr, viņam patīk iedzert. Bet alkoholiķis jau neatcerīgs. Nē,
Alkoholiķis arī iet uz darbu un viņš funkcionē. Jā, Funkcionē šādi. alkoholiķis varbūt funkcionējošs dzērājs, vai Jā. tas ir tavs dzīves stils? Viņš jau, jā, Tas jau, tu esi. Jā, viņš vienatnē cīnās ar to dēmonu. Dzērājs, visi zina, ka viņš pats arī zina. Bet viņam patīk. Viņš savu dzīvi pieņēmis, jā. Jā. Alkoholiķis jau spurvojās pretī, viņš jau tā kā īsti nē. Viņš nevar atzīt, jā. Nevar atzīt. Un Arčs Grieķijā ir alkoholiķi. Grieķijā man likās, ka nav, bet tad vienu dienu mēs gājām pa pilsētu. Un es paskatījos spogulī. Un mašīna. Tad es sapratu, tur ir dzērāji. Un izrādās, ka tur arī bomži, jā. Man likās, bet viņi tādu ritīgi brūnē, zin kā saulītē visu laiku. Tā kā par asu runājam. Mēs par asu runājam, Arčs? Nē, melnē. Brūnē. Tad ok, tas gaidrs. Zini kā tu tajā Grieķijas saulītē, tu tāds smuk nosauļojies. Jā, bet vispār par tiem siltajās bombšiem zemēs runājot. bombas būtu, man liekas, diezgan krūti. Nu, tā. Siltajās zemēs? Nē, Tagad vienkārši. tā nav jāuztraucās, kur nav tu ziemas. gulēsi. Jā. Tagad Tu tu uz uz lietas lietas tu laikā esi salas priecīgs, spaiņas. nevis, ka tu viss Vienīgais, slikti. tas grūtākais atrast kaut kur ir kaut kāda ēna. Tas, man liekas, lielākais. Man liekas, bombzim Grieķijā visu, ko vajag makšķert, tad tu vari izdzīvot. Jā, arī. Tad es Jā, pat pa tā kā lielam, jā. tāds- Jā. Tāpēc tas ir tāds, ka hobijs būt bombzim. Tu biji vēlēs. Es uz mēnesi būšu bombas, samakšķer aiziet, un tad citi izdzīvo mežā tikai ar nāzi, tā es izdzīvošu Grieķijā tikai ar makšķer uz mēnesi. Nu. Īstenībā, jā. Pa lielam bombzim lielākā grūtība ir, tā kā Game of Thrones, Winter is coming. Karuši, ka tad Bombzim, tas jā. ir jāpārlauž. Bet Bet arī alkoholiķim ir bonus kvestīši katru dienu. Kā piepisties vakarā vēl. Bombzim vienkārši izdzīvot, bet alkoholiķim Jā. tad jau ir advanced bišķiņi, side questiņi visādi nāk Jo līdzi. alkoholiķim. Atzērājam. Dzērājs, jo viņam tas nav sidequest, tas ir lifestyle. Dzērājs tas jau ir vienkārši. Viņam pat tā nav problēma, tāpēc jau šis dzērājs. Vot, lai tu Viņam būtu ir dzērājs, tev vajag finansiāli labā situācijā būt, lai tu būtu alkoholiķis. Dzērājs tu tā iedzer, bet alkoholiķis. Dzērājam, Tev dzērājam jāatļaujas, tev lai tu jābūt būtu galiem. alkoholiķis. Lai tev ir jābūt galiem, ka tev ir kāds, kas tev pieņem, ka tu tur dzīvo un sīņo Jābūt viņu čomiem mājā, ir. ka tev pabaro. Tas Bet gan, jā. tu ņem kaut kādas haltūriņas, tu dari, Jā. funkcionē, bet tu ņem ok. Tā, piemēram, Bombzim nekas no tā mazbērni vai bērni pie kā iziet, tur uzprasīt Jā. 20 kapeikām. Un alkoholiķi iespējams, tu tā nepateiksi, ka viņš īstenībā, bet viņš ir. Viņam Jā, ir tā, ka jā. viss ir teicis Undercover sidequests alkoholiķi. vakarā piegrauties, ka neviens to baigi neuzzina. Ka varbūt ir nojausma, bet tā līdz 100%. Un tā, ka nākamā diena tev paprasa, ko vakar darīja, neko pasēdēja mājās. Tu īstenībā izsit Pamierīgo. 0,7 pa stundu un aizmig uz dīvānu. Jā. Pamierīgo. Es ceru, ka būs Delfos kaut kāds raksts par šito, ka 4 alkoholismu stadijas dzērājs, nē, kā viņi varētu nosaukt. Bet tā ir Jā. sakritība, ka arī mēs Alkoholiķu. esam 4. Kuram alkohola Pick your baudītājiem poison. mums jāuztais kaut kāds šis pokos, šis kviziņš, kuram alkohola lietotāja tipam tu atbilst. Bolo. Jā. Tas būtu labi. Apsveicu, tu esi bombzis. Tu esi alkohola baudītājs. Tev ir kur tiekties. Tu esi entry levelā, tu esi tikai alkohola Tu baudītājs. Facebookā varēsi iešērot, ka parasti ir, ka sūtos, kurš friends karakteri tu esi, un Jā. tad rādīsies visiem. Es gribēju teikt, mēs varētu tā kā Cambridge Analytica vienkārši tā dati ievākt un tirgot pēc tam, kur tu līdās Amerikas vēlēšanas. Jā. Un tad Facebookā var nomainīt profilu and praying for Ukraine, un tad ir es esmu certificēts bombzis. Tas tā, es biju bombzis. Bet jā, laikam, kad bombzim būtu vieglāk siltajās zemēs. Tīri Jā, tā, jā, ka noteikti, tev nav tā noteikti. ziema, jo padomā, cik tas ir grūti īstenībā. Bet tas ir dīvaini, ka tur ir mazāk. Pie vis kaut kādiem augļiem, tu tur tiec nahaļaunai. Vai ne? Sazodzies. Padomā, cik tur kāds vīns ir lēts, tu paēdīt ar piegrauties no vīna. Jā. Latvijā Jā. tomēr tev ir savs. Jo tev jau arī, jāsaka, jā. šņabīt paņemt normāli uzdzeram. Kamēr bija centrāla tirgu Vajadzīgs. vaļā Odekolons potiņš, Oģīši. arī varēja. A, jūs esat oģīši filmu nostījušies YouTube? Nā, Man liekas, pusēm, Edāra man TV liekas. arī viņi taisīja. Varētu būt, jā. Bet viņam jau vairs nav, tur ir tāds interviju tipi. Viņi jau tur tā, viņi jau tur vienkārši Nav tās iet OG filmas, jā. un Tā prasa. kā caur radot vairs nav, jā. Jā, caur radat tas bija labs. tas jā. viņiem bija masterpiece, jā, laikam lielākais. Jūs tur teicāt, ka tas Nav strīmošana tam aparātiem, Es vārdu ka masterpiece. baidās līdz par to. divās dejās. Ka baidās par to, kad
tam, kuram problēmas ir, tas ies streamā. Jā, jā. Es ar Tos nostiesu apiņus, caur jā. radātu, es gribēju pamēģināt arī uzreiz. Jā, uzreiz gribējās iepist. Nu, vai tā ir Jā, tik grūti atmest? Pēc tās pašas loģikas. Eju, bet uztais Kaut kāds Deivids Gogins vienkārši kļūst par narkomānu, lai parādītu. Skatos narkomānu Jā. filmas, pirms sagribēsies un lietot narkotikas. Kaut kāds 130 hour stream. Bet vispārībā kaut kāds inside jokes man pēc tā ritīgi daudz TikTokā rādījās šitie ten kaut kādi highlight un arī tā kā reklāmas, ka ķipa, free spins in bio. Ka tur kaut kādi, šitie čaļi, kas spēlē, tur dabū kaut kāds slimās brīvens un kaut kāds laimes un apakšā free spins in bio. Nu, man stream arī ik pa laikam man tās spins in bio? Tu pateici highlight, es domāju kaut kādu narkotiku lietošanas highlight. Tie jau būtu labāki, nekā tos apiņus man rāda. Jā. Nu, Kas Nu, ir bija. free spins in bio? Nu, ķipā, kaut kāds atkal uztaisīts kaut kāds shady kazino, ka tu, ķipā, es pieļauju, ka tas varētu būt scams arī. Ka, ķipā, free spins in bio, Jā. nu, dabū, ķipā, brīvens. Bet ļoti iespējams, ka tas arī varētu būt scams, kad tu, ķipā, free spins in bio, tu, jā, man vajag, un tu aizpildi ierakst savu paroli, un tev atkal viss atņem. Kredītkartes datus vēl ielikt, jā, un tur tev viss saldzā. Tā kā ļoti iespējams, ka tas arī tas ir. Cerams, ka tas ir tas. Jā. Kurā Jā, valstī jūs gribētu būt bombas? Visā pasaulē. Krievija. Latvijā. Itālijā. Es būšu Es esmu patriots. patriots, es būšu bombas Latvijā. Es Es dzirdēju, laikam ko Spānijā. Steins pateica. Nu, Itālijā, Nē. Spānija, tas uz Krievijā viņš pateiks. Es teiktu, ka Krievijā toči ne. Jā, tagad jā, Nē. ka Es politisks ir grūtāk. jautājums. Es gribu būt gejs Krievijā. Es nevis uz grūtāko levelu. Geju Kur bombas bija? uz Krievijā. Nu, tā būs Kaut kādā, vienā no Āfrikas valstīm bija kaut kāds gejs, karoči, kad arī, nu kā Āfrikā, protams, nav homoseksuālismu, nav geji. Jā, vai ne, protams. ķipā. Tas ir labi. Un tur esot bijis, ka, nu, karoči, divi čāļi pieķera, ka ir geji. Un tas tur prezidents, vai kas tur, viņš nevis viņus ir, ķipā, nu, tur novācis, vai ko viņš viens ielicis sāpzi cietumā. Un pateicis, ka jūs uztaisīs bērns, tad es jūs izlaidīšu ārā. Jā, labi. Šis labs prikals. Bet iedomājies, viņi pavada savu dzīvi mēģinot, un varbūt viņi nemaz nav tik nelaimīgi. Jā, varbūt viņiem sanāks. Viņi visu laiku mēģina. Ko tu zini? Ko tu zini? Jā. Bet jā, es bombas arī kaut kādā Spānijā labprāt gribētu būt. Nu jā, kaut kādā Es gan vecajā laikam pasatās. kaut kādā Vācijā, ne? Vai Dānijā. No depozītā. Es gribētu bišķi siltāk. O, Steinīts jau pareizi domā. Bet tur, zin kā, teras ir. No. Es domāju, ka tev pat teru jācīnās, ir, kur tu vari Nu, tas vākt to gan. depozītu. Jā, Nu, tie jau nu. baigi pašvāc. Nu, tā kā. Tā jau jāizsit savu vietu. Zini, kā Tur tu- jau- bet kur- tev- es kur gribētu tev būt. būs? Tas ir kāds prikals, Kur bet dzīvē depozītu viegli redzēju. neizsitot savu vietu? Es biju uz futbola svētdienu, un bumbu šatņiki stāv pie skonto stadiona un vāc kopā pudeles. Jo stadionā cik jau jauki nelaiž ar strādā. pudelēm. Un Depozītu vienkārši mums sistēmas reizi sistēma klāt. rokā? Jā. Bez pudelītiem lūdzu nolieciet šeit. Bet tas ir tikai ūdens. Nē, lūdzu nolieciet. Un kā noliek uzreiz. Taks. Viss. Nav tev. Nevar tā, ķipa. Labi, pagais ātri izdzerš. Ir jau sen prom tā pudele. Boja labs, tas malač. Hasloģi. Es gribētu būt, zin kāds bombas no Rēgas, tur ričas, ķipa, kad es gribētu bombu karalis, ka, ķipa, man ir manēja ranger. Un es, ķipa, sēžu un viņi lās pudeles. Es Un gribētu būt viņi dabū bombas daļu, karalis. ķipa, man ir teritorija, un viņi, ķipa, savās pudeles, un viņiem ir savs skats, bet, nu, tā kā nāk man, un ir savu bombu karaļu valsts. Tas būtu labi. Tu būtu Jā, un- bombu špimp Jā. pa lielam. Jā. Norvēģijā tā arī ir, tikai tā viņi tos, nu, bičotājs, sievietes. Viņi nolaupa jā. viņiem bērnus un saka, kamēr tu nenobičos konkrētu summu, tu savus bērnus apakaļ nedabūsi. Ej, tīrs. Pilnu Norvēģijā tādiem, jā. Obā. Tā tad mafija uzdarbojas. Tas sievietes uz skrien, bļau, rauda pa ielām, bičo naudu. Tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā Ričs gribētu, tikai bišķi savādāk. Nē, es sievietes nesaistīju. Čūs savādāk, jā. Tas sievietes ar Savādāk naudu. tikai. Sievietēm un kaut ko naudu, to es neiesaistīšu. Kas tu liks braukt viņā vēl pakaļ pudelēm traksnēs? Tā jau ir. Jā. Bet Ir viņš vēl tev variants. zina, kas būtu labākais. Tev vajadzētu iemācīties, kā tu kaut kādu spirtu pats varētu ražot. Un tas sāk 20 depozītu pudeles pret 100 gramiem ar spirtu. Lūdzu. Vai arī Kā tu uztais jau noturētu narkotiku.
un Narko- pieradījums jā. pie savas jaunās narkotikas. Ko? Tas būtu vēl labāk. Jā, uztais Jā. viņam atkarību. Tas tā kā tas prikols, ka ķipā te bija draudzene, tu visu laiku viņai liec kaut kāds nusiņai iz mucu, ka viņa guļ. Un tad, kad viņi tev pametīs, viņas nesapratīs, ka viņai vajag apakaļ. Ritīgās Īstenībā lumpas viņai sākās nikotīna brīdis. atkarīga. Tas ir prikolu. Nebija dzirdējuši tādu. Nē. Jā, tā kā Bet strādā, ir strādā. veids, kā nodrošināties, ja tu jūti, ka Jā. sūds briesas, sāc likt Jā. nikotīnu viņai aiz mucu, ka viņi guļ. Nu, arī tos nikoret plāksters vienkārši uzlīmē. Nu, tiem jau arī kaut kā uzsūcās. Jā. Jā, Jā, vēl variants ir brīdiņa Amerikā būt bombzim. Tur slavens ir kļūt. Tur ir baigi Jā, lielās bet tu visticamāk no Tajā- fentanyla overdosos. Tā jau ātri tikpat vari. labi tu vari. Tur ir kļūt par slavenu bombu, tāda pat iespēja kā par profesionālu sportistu Amerikā, man liekas. Ja tur competitions ir tikpat liels. Jā, tas ir. Izsisties kā bombzim vai izsisties kā Bombžiem sportistam. nav college turnamenti. Tas tāda viena nianses, Jā. kuros Jā, izsistēs. nevar tā teikt. Nezināju, bombžiem bija pasaules čempions futbolā. Tā kā, kur vārds bombžu izlases. Ir Netflixā pat filma. Ei. Jā, godu vārds. Ja Bombs Netflixā ir izlases. filmas, значит, tas ir ritīgi legit. Jā. Nē, nopietni. Un Tas viņi ir kaut soli kā augstāk par spokos bija nominations bija. Jā. Jo bija Vācijas izlases, tur kā arī Bombu žodoru. godu vārds. Bomāru Nu, odoru. iegooglēju, fact-checko, bet ir uzraksts ar Homeless World Cup football. Valsts vārds bombžus. Tie, kas Viņi uzvar, izgāja, tie var zipāt, es- nedēļu pavadīt ēnā. Des krievels no ķikuriem Jā. skaitās kā bombas, jo tad mums izlases vārdsargs. Kā var asociēties? Nu, Kā tu esi bombs? Kas nosaka, ka tu esi bombs? Jā, vot Tev nav kritērija. Bet iedomājies, tev Oficiāli arī. laikam tā, ka tu esi Tā ir arī bezpajumtnieks. Nav Nē, vienā. bet Jā, bezpajumtnieks un bombas tas nav tas pats. Jūs teikt, ka Nē, tas ir. tas pats? Es šodien tāpēc, ka redzēju tā vienu bombas- bezpajumtnieku. Un es Karoč, biju ļoti atceries, Nu, bēdīgs. nē, Niklau. tev ir bišķi netīram jābūt, lai tev būtu bombas. Nē. Varbūt Atceries, bezpajumtnieks, bet tev Niklau, var kopts. Jā, bet Videnē. no 21. septembra līdz 28. septembrim būs pasaules kausa bombžiem. Kurā valstī? O, kaut kādā tuvajos austrumos gan jau. Tūlīt pateikšu. Ko tā? Nu, gaidam tagad. Serbijā. Karoči par tiem bombžiem. Atceries, Videnē bija jātaisa par kaut kādām subkultūrām, vai ko bija jātaisa Jū. prezentācijas, taisīja par bombžiem. Un vārds bombs, tas ir no krievu valodas bombž. Un tas ir tā kā saīsinājums, nu tā kā pirmie burti persona bez noteikts dzīvesveids, kaut kas tāds. Ja tev nav deklarē, ja tev teorētiski brīdī, kad tu pārdeklarē savu dzīvesvietu, uz to brīdi, mazo brīdi, tu esi bombs. Tā ir juridiski skatoties. Nu, teiksim, tagad tu pārdeklarētos no vienas adreses uz otru. Tajā brīdī, kamēr tev nav deklarētā, tu esi bombs. Ķipa skaitās, ka pēc deklarētās, ja tev nav deklarēta dzīvesvieta, vai faktiski laikam, tad tu esi bombs. Dienvidkorejā būs. Faktiski Ū. esmu bombas. Viņiem Dienvidkorejā. pilnīgi mājaslapa ir. Nu, redzi. Homeless Tā kā- World Cup. Bet tas arī tāds Un tie, kas psiholoģisks vinnē, faktors. tie Ne? tad nebūs bombas vairs. Nē, FIFA tas ir tāds vēl labāk. Ar Latvijas patiešām tur ar mums varētu Netflix beidzot kaut ko futenē sasniegt. For a side. Es domāju, ka nē. Kā Brazīlijā paņem jebkuru bombas un viņš virslīgā var Jā, spēlēt. domāju, viņš tur atstiepjas vienkārši. Bet iedomājies, viņš ir tāds psiholoģisks pasākums. Tā kā nu, tev ņemt izlasē, bet tev Atzīsties, ka tu jāatzīst, esi ka tu esi bombs. bombs. Jā. Atzīsties tagad, jā. Nu, viņi tagad neskatās kā bombži. Nu, viņš sapucē, jā, paskatījos. viņš valstu pārstāvja brauc. Sapucē. Nu, Nē, es gribu autentiski paķert no ielas, uzšķitāmpā karogu un mauc. kāda tas izskatās tagad? Jā. Bet Tur pat, Bet, tu pēc skatu pat nepateiks, ka šī bombas, tad jau nav jēga. Ja domāju, Bet es gribētu- Paralimpiskajās viss izārstēt un pēkšņi viņiem būtu jāpiedalās. Nu, bet tas arī vairs nav tas. Nu. Bet, kas vēl būtu labs bombšu competitions? Man galvā nāk Eirovīzija. Varētu būt arī tik labi bombšu Tas pasākums. jau tālu nav no patiesības. Tur Beidz, bet mums daudz bija Liepājā labi- tas labi tur. dzied. Atceries, Divdojēķis, kā viņš sauc. O, Bija, vai ne, jā, tas tur? es viņam Henkels vārdu ar- vēl. Dains Henkels. Henkel. Dains Henkels, atceros. Bet vai tu viņš nebija dzērājis? No. Jā. Fact-checks jā. Viņš pateica, ka viņš ir Background dzērājis, checks. jo viņam ir ko darīt, bet viņš nedara. Jā, Bet tātad tas čoms, dzērājis. kas viņam to smēķi gaidīja pusvidīgi, tas gan varētu būt.
Nu, bля, daj nedu uzpīpāt. Bля, ja tas tu pīpa, man. Dievs tāds vidīgs vēl nav izņemts ārā. Tas ir. Obligāti jābūt. Viņam Latvijas viņš kaut kāds klasika. remix vēl nesen Mums bija. jau tālu nebūtu jāmeklē. Mums Kuldīgi arī bija viens Upīšu kalnā. Kurš tur dziedāja. Eirojā? Kā bija? Tu šo nedzināji? Nē, nevis Eirojāns, bet bija kaut kāds viens video. YouTube cirkulēja apkārtīgi pa laikam. Es zinu, mēģinu atcerēties pagam. Tev kaimiņš nebija, bet tas nav bombas. Kaimiņš. Jā, tas ir dzērājs. Tur. Oi, piedod, atvainā. Ja viņš man, ja jau šī kaimiņš, tad tieši automātiski vairs nevar būt bombas. Bija kaut kā, viņš tur dziedāja sētiņā, Viņam jau- izmiltumaisa, 2 peles trešotaisa, tik Tas bija dēļ, Kuldīgā? Jā, tas ir Upīšu kalnā filmēts. Nopietni, tas ir Jā, Kuldīgais. Tas ir jā, leģendārs jā. vidīgs, es zinu, jā. Ļoti labi. Paldies. Šis ir labs trivija. Jā, Par soli jā. lepnāks Kuldīgs. Jūtos lepnāks, jā. Jā, uzreiz es esmu Lepnāks par lepnāks. savu zemi. Jā. Dabīgi. Katrā ziņā man Tā kā divi Latvijai tik īstenībā uzlabojās. būtu iespējams, labi, mēs jau tikām finālā, bet tur varētu pat arī pa vietām cerēt. Es domāju, Latvijā labi, bombu dziedā. Gritsmaņs taču. Jā. Tas jau Mums taču ir mūziķis Gritsons. arī. Bombs boks tomēr ir svētlieta. Man liekas, būtu Tur jau top Krievi events vinnēt. skatītākais. Un tur tajās, Tiem jau tur notiek tas. tas, Tur kas jau ir mūsu UFC, jā. dziedātājiem, mūsu Latvijas bombušu Eirovīzijas pārstāvim varētu tikai kompanjons būt tas džeks, kurš visiem vārdiem zina, tas varētu fleksot. Pareizi. Ka visiem O, Eirovīzijas jā, es jau pāris dalībniekiem reizes vārdiem varētu saticis, nosaukt. jā. Nē, vajadzētu Viņa- nevis Eirovīziju, bet šito talantu šovu. Jā. Jā. Nu, tur jau tad aiziet uz kaut kādos. Plē, Es varu tur izķert amerikāņi. 5 litrus. Tur amerikāņi bija Tur tādi crackhead viņiem. Mm. Viens no iemesliem, kāpēc es gribētu aizbraukt uz Ameriku, gribētu redzēt crackheads darbībā. Tas ir reāli. Tev kāds Tas rajot ir šilds jāpaņem līdzi drošības pēc tam. Tas ir viens Zini, no tagad tu brauc pasaules tajā- brīnumiem. Tajā busiņā Cage caur savannai, tā tu caur kaut kādu crackhead hotspot vienkārši brauc un skaties. Tīstījā tā būtu laba ekskursija. Nebūtu sūdīgi. Kura bija? Pēdi, kas viņam bija? Vienam crackheadam bija, man liekas, vāver, kā pēc, ķipā līšā viņš veda vāver. Kaut kāds krabs arī vienam bija. Tu biji ģēdz, viņi tur es sūtīju kaut kādā Instagramā, ka viens nolec no tā jumta, un tad to Avenger mūziku bija pielikt klāt. Šis domā, ka viņš jau flip no jumta, bet izdzīvo un vienkārši vislabi, jo. Jo, jā, vienkārši tagad teica HP krītās, džekam uz viss skrīns sarkans pulsē. Jā, jo, jā. Es saku, viņi ir fantastiski, crackhead. Viņi tur, ko viņi tik nedara? Atcerās, ka bija tas box crate challenge Jū, Amerikā. tas bija labi. Tad jau ar viņu tos crackheadiem lika visi iet. Atcerās, Arču atceries? Es Par ko, neatceros, par ko? par ko tu runā. Bija Kas salika, nu tā kā, zināt, Jā. kur tās kastes, kur, teiksim, stikla pudeles pārvadā. No. Tās plasmasenītes. Un tās uz saliec tā kā pa tādiem skāpēniem. Un, protams, tās garās, atceros. viņas ir super Jā, jā, jā. nestabils, un tev viņām jāpāriet pāri. Un līdz ko tur augšā jā, bija, tad jā. tur bija gāzās un sitās nost. Tā, ka normāli kaut kādā otrā stāvu nošķīst, jā. Tas bija kaut Uzkrits kāds to arī kastēm. Vien brīdī. kaut kāds Amerikāņi. prikols tas. Jā. Amerikāņi. Es gribētu pateikt, ka Do mēs for the varbūt, wine. mēs varbūt varētu ieplānot 25. gadā Norvēģijā notiks Homeless World Cup. Bļā, vajag aizbraukt. Kāpēc viņi dabū katru gadu? Norvēģi? Nē, homeless katru gadu noteikti tad laikam. Jā. Mums ir pa 4 gadiem. Viņi vairāk nekā profesionāli. Zini, Tāpēc, ka kāpēc? viņi jau Ar- uzspēlē to tas ir futbolu vairāk dabū līgumus, viņi vairs nav homeless, un tad viņi tur tā Vai rotē. arī otrs variants, ka Jā, vienkārši top nedavā par spēlētāji 4 tiek. gadus. Top spēlētāji vairs nekvalificējās. Nu jā, Viņi pareizi. Lai cerība vēl vien, lai varbūt ķipa gauts tur arī būtu kāds. Kas savādāk visiem pa vienam Legacy. titulam nav 5 prikola. pasaules čempions. Tā tu vismaz uz 3 Sargās gāsies savu legacy. bombas. Niklau, kas ir uzvarētājiem reāli? Vienkārši medaļa un diploms. Ceram, Katra ka māja. Starp skolas atsacībās. Uz visu komandu vienu māju iedod. Es man nav nemazāk. Es domāju, kā tur Instagram izskatās pēc skatos. mēneša. Kādu mēnešu? Tad trešā diena. jau es domāju. Trešā dienā tā māja var nojaukt vienkārši, es domāju. Vēl zinu, ko ļaudis iedomājas, ja es tur visu sabraucu uz to Homeless World Cup, tur FIFA ir nosponsorējusi, tur pozitīvu message, un viens noraujās, sāk dropēt tā kā, un viss aiziet par rindu.
Vienkārši jā, viņi Nodzer. okupē Visu to to. pasākumu, vienkārši pārņem. Visu to Mēs pasaules spēlēs, kad mēs vienkārši. gribēs. Mūcā pažaru uztaisīt laukumu vidū un aiziet dzīvo. Tā kā mēs šitie Piespiedu, man. PPK fani paņem mākslīgo pieredzību un Jā, dod kas virsū. uzpār. Jā. Tas uzvārds. Petārds uzlaid uz laukumu. Traku, bet tur Malači. Es Tie redzēju, bija- viņi, kas neredzēja, es redzēju to bildi. Nu, Nē, izstāsties, tie bija kā kaut kādi tā kā, ķipa, PPK fani, bet viņi nebija pie tiem fanu sektorā, tur, kur sēž parasti visi tie pārējie fani. Un tad tur sanāca tā. Es Ultras domāju, ka izmēģinājumi. alkohols Zini, un ko es pirotehnika nesaprotu? tur bija kopā. Jā, vienkārši. nu tā kā, Viss. ok, labi. Ir valsts, kur izmanto to pirotehniku diezgan daudz, un tur, teiksim, Serbija, Nē, visi tie Balkāni. Bet nu, nahuj tev jāmet ir laukumā. nē, Pēc. par to mešanu lauku, ok, labi ir, bet arī tajās valstīs, Ričard, kur izmanto to pirotehniku, tur ir 40,000 cilvēku uz spēli. Un kad tu tur 67. stāvā augšā palaidi savu dūmeni, pilnīgi visiem vienalga. Tā kā tev ir stadions, Jā. kur ir 400 vietas, un tu palaidi savu dūmeni. Tas Viss tā, nevis man slikti, liekas, jā. es saprotu, Nē, ka bet es grib saku, kaut tas- kādas tradīcijas veikt, nevis veikt, bet ieviest vai kaut ko tādu, bet man liekas, tas nav labi. Es drīzāk atbalstītu, lai uztaisītu normālu tifo, tad paņem tur iegūt to naudu, ko par Jā, tām nu, dūmenēm, kaut ko, uztaisīt, vai nu. uztaisīt visādas kreatīvos tā. Bet es vienalga nesaprotu to ideju. Nahuj tev ir laukumā jāmet, ir tīpaši mākslīgajā laukumā. Jā, es saprotu. Kā tu līdz tam nonāci uz spīzdavāju un iemet vienkārši laukumā? Nu, nahuj. Bet Labi. benzīna Ribās kanu un mēģināja aiziet. iespērt dīķī. Cik tas damages liels ir tā, ka tur jāmaina? Viss ir pa lielam vai kā? Es Laikam, domāju, ka jā. tur nedarīs. Tas ir kaut kāds tas krūtākais laukums. Šī Es domāju, top tur tier, nebūs jā. tā, kā, nu, kad izgriež. Bet tu jau nevari tikai izgriezt, tāpēc, ka tu pa lielam. Tur jau rinda. Tev jau nu, tā kā uzreiz ir līnija šuva. iet. Šuve. Jā. Un tev uz tās šūtas uzreiz ir traumu riski, bla, bla, Jā, bla. es domāju, ka Jā. visu Jā. līniju Lielam maina. viņam jābūt klīnam laukumam, ja tu gribi kaut kādu levelu viņam. Viss jāmaina. Es domāju, ka ja PPK būtu privāts, nu tā kā bez lielāka kaut kāda sponsora, ka tagad arī beigtos, ticamāk, tas, projekts. Komanda Jā. beigtos. Jā. Tik Vienkārši traki ne. pat, jā. Es Būtu domāju, PPK nu, 2. Nu, PPK plus. PPP, kā. jā. Vēl vien nē, P es domāju, burtiņu ka piemetīs. tas- Nu jā, nu labi, nezinu, Jā, kas tas viņiem gan tur ir doma. privāti. Nu tā kā, DK viņiem vienkārši iedeva, ķipā, viens kā spēle bez Tas jau skatītājiem, ir. tur kaut kāds štuka eiro. Nu, LNK ir viņas vienkārši. izmet ārā, bet interesanti, nu, tā kā, ko viņiem vēl LNK pateiks, ko to laukumu, labi, laukums ir apdrošināts, bet, nu, varbūt pašrisks jāsadz, cik tas pašrisks ir, nu, šāds nianses, nu, gan jau, ka tur arī bišķi dabū maksu vērtoļā. Gan jau, ka tur kaut kāds vēl nianses pilnīgi noteikti ir, jā. Kā tas Skarbi. cilvēks jūtās? Tas Viņam- labs jautājums. Es domāju, vienalga. Es Tiem domāju, ka taču varētu vienalga. būt pofīgi. Pilnīgi pofīgi. Nu, bet ja atkarībā no kāds fans viņš bija. Ja viņš bija tāds Jā. ritīgais fans, tad Vainīgs, Redzot, jau vainīgs. nebija. Bet ja viņš bija viens no mūsu iepriekšējiem 4 minētajiem cilvēkiem, jā, tad alkoholiķis. Jā. Jā. Pirotehnikas metējs. nē, alkoholiķis nebūtu pircis pēc tādas alkohola. Pirotehnikas Viņam eksperts. varbūt Kas pat viņ- tikai iedzert. Šis bija Kas labs viņš skatījās? Viņš skatījās kā dūmus veids, jā? Jā. Jā, viņš jau tāpatās karsts ir un deg. Nu jā, tur tālāk ir ļoti karsts. Tā kā Nē, Es normāli vispār neesmu izkausēja gan jau iebraucis gabalu. tajā Nebija kaut prikolā kāds ar to. bildes no tā laukuma pēc tam. Bija, Es bija. redzēju reāli tikai to bildi, kur, tas moments, kad tur deg. Nu, tāds strīps, principā, ir tā kā, izkus uz ārā laukuma. Mhm. Nu, tāds mākslīgais sakus ir. Un, protams, viņš uzreiz tur ir ciets, ja tur var paklūpt, paslīdēt. Nu, Jā, tur gumijas daudz nevajag. sabēr un labais. Gumijas Daudz nevajag, lai Gumijas nopietni nevarēs traumu vairs dabūtu. izmantot. Es to tagad zinu vislabāk pa lielu. Jā, Jā, es te kaut ko Ričam taču padzirdēju, jaunu jā. vēl. Es te Kad tev būs vispār operācija? Varbūt sāksim, kas Es notiks. aizbraukšu apakaļ. Nu, man pa lielam, ja jāsaka, kas jauns, man nav jauns. Man nav saite vairāk celīti. Pa lielam Saite ir es tikai pārplīsus. Jā, nu jā, viņi tur ir kaut kur, bet jā, man krustniskās ir beigušās, savu darbību izbeidz uz kādu mirkli. Cik laiku un es ieliku video klipu, kāds notika, jo ir video palielam, kā tas spēle filmē. Jā, Bļā, bet jā, karoči, tu zini kā, karoči, jā, man ir krustniskās plīsuši un sāns aiti ieplīsus, un pa meniski vēl ir tās, ka ķipa nezinu, vai ir vai nav, it kā īsti nevar pateikt, varbūt ir plīsus, varbūt nav plīsus, bet karoči krustens stopa dovu saplīsuši, sāns aiti ir ieplīsus, un pa to meniski. Bet par to tur, jā, karoči, ka visi vienmēr ir teikuši, karoči, ka krustniskās saites, sāpīgākā trauma, kāda var būt, un tā tālāk.
nu tā kā, sāpēja ahūni, jā, ritīgi sāpēja, bet tā kā, nezinu, vai tas adrenalīns man kaut kā ritīgi ātri izstrādājās, bet tā kā ātri palaid vaļā, un pat es nogāju likās tāds, moška var vēl. Bet, ātri uzreiz tā kā aizgāja līdz soliņam, saprat, neko vairs nevar, bet, zini, kas viņa tās sāpes ir tādas tā kā velkošās, viņas nelaiž vaļā, un tad vienā brīdī tev palaiž vaļā, un tu tāds, īstenībā nebija tik traki. Bet, pēc tam katru brīdi aizvien sūdīgāk un sūdīgāk. Es puslaikā vēl aizgāju duši kaut cik, tā normāli, tā pakaļ jau bija pizdā atnākt. Tā kaut kā. Bet, zini kā, ir visādas bijušās traumas tur. Galvenais, ka šoreiz ritīgi es iesaldījos pat tām lentītēm, visi izrullēs, karoči, es nekad sezonā nebija šitā iesildījies. Tā kā pilnīgi, tieši. Bet, es karoči. Jā? Redz. Un karočās traumas visādas bijušas, tur mežģītas, tās potītas, tur un plecs manī krits ārā un sastiepts muskuļi, blā, viskaut, bet šitie es jau uz ruku jūtu, ka karoči te kaut kas cits, te kaut kas savādāks. Ka tu jūti, ka ir pizdājā. Ir īpaši tā nākamā diena. Tagad jau arī vēl joprojām man ir tā, ka es nevaru, man kāja tā kā, man ir noteikti sleņķis, kurā es viņu varu tā kā kustināt, es nevaru tā kā saliekt līdz galam un iztaisnot līdz galam. Paliek, ka katru dienu labāk, bet, karoči, tu jūti, ka tur vienkārši nestrādā. Paiet, nevar normāli. Konstants sāpes laika, piemēram, vakaros, rītos. Nē, man ir, karoči, no rītiem, jā, tāpēc, ka pa nakti kaut kad tu samoc viņu, bet tā, piemēram, tagad es sēžu normālā pozīcijā, man tā kāja nemaz nesāp. Bet tur ir zigās lielākais ūdens, tagad arī, ka brauc tajā mašīnā, tu sēdi tajā pozīcijā, ka tev nesāp un tu aizbirst, un es kāpu no mašīnas ārā, un es viņu tā kā salūdzu pīzdā vienkārši uzreiz. Karoči, ir tik dulli ir, bet nav tā, ka konstant sāp. Tas ar tā, jā. Jā, šitas te. Bet, ko es varu pateikt, Stopu Dovu bija atcerās, es jau jums kaut kam teicu, karoči, kad Purziņam bija tas cases, ka viņi apsūdzēja, atcerās izvarošanā. Ar krustu, ka viņam bija tajā vakarā, ka krustniskās, bet viņš ir innocent, viņš neko nav darījis. Es saku, lielāka iespēja, ka mani izvarot, nevis es, ka tur, nevar, tu īpaši tajā pašā vakarā jau ir dirsā un nākamajā rītā vispārībā, tur tu knap var paiet. Tur ir, nēstīt trauma. Tagad man ir aizbraukšu apakaļ, būs vizīte pie traumatologa, kas arī operēs, un tad jau zem skalpelīšu. Nē, ortoklīnikā. Kā var atļaut? Kā tev pašam negribās uzreiz operēt? Tu vari mierīgi staigāt. Karoči, es lasīju arī par šito. Tu visu laiku stāstīji tikko par tām sāpēm, man gāja cauri šermuļi, es laiku iedomājos. Karoči, es iztēlojos, tās 3D grafikas, ka tur nāk pāri celis. Here is the knee from this point of view. Here you can see the two sides. Jā, man slikti metās, es laiku domāju par to. Tagad, kad ir palicis jau labāk, ka man pa lielam es varu jau, es nevaru normāli, no malas skatoties, tā kā pretīgi staigāju, bet es to pēdu jau to kā var daudz maz taisinot. Un par cik tur nav tā saites, man viņa tā kā krīt uz āru. Tas ir dirsā, ka tu ej un vienkārši vienā brīdī tu tā kā pakrīt uz āru. Bet, karoči, es pa to krusteni palasīju, kad divi veidi, kad ir vislabākais, kad operēt, laikam, vai uzreiz pirmās 24 stundas, vai reāli pēc kaut kādām pāris nedēļām, kad tu tā kā ir jau atguvusies, kad tev ir tūsk nogājusi. Pilnmēnesis naktī, kad ir 13. datums. Kad ir vilks gaudoja. Kad jauns mēnesis. Jo ķipā vislabākais ir jau, ka tu pilnībā jau ej pie fizioterapeita pirms operācijas, kad tu jau sāc trenēt to kāju un gatavo viņu tajai operācijai. Un otrs ir tas, ka tu vienkārši netiec klāt. Es pa lielam uzreiz rakstījos to ortoklīniku un ātrākais datums man bija 4. septembris. Tā kā. Tev ir kādam pro-atlētam jābūt NBA, lai tu varētu tikai 24 stundu laikā. Es nezinu, tā ir taisnība, bet esmu dzirdējis, ka pat var arī skriet ar krustniskām, tu vienkārši nevarēs apstāties, jo tev tas cels aizies projām. Tad forši trauma var dabūt. Jā. Interesanti. Es domāju, var arī skriet bez kājām, bet tev riteņi vienkārši apakšā būs tā kā pēc tādas loģikas.
Tas tā Tā jau. kā jā, būs Atvainojos. interesants gads. Palielam būs kamēr Būs grūti. Bet Tas zato, pieredze iedomājies, saka. ziemā varēs visu kaut ko darīt. Es jau Ēst, teicu, piemēram. palielam manī pēc ziemas jāiznāk ārā kā moncim. Body bildā. Jo, ko es citu varu darīt palielam? Viss vienīgais, ko es varu darīt, kačāties. Tādā ziņā. Pēc kaut kādiem mēnešiem, kaut kādu pusotru laikam var sākt braukt ar riteni. Bet kontaktsporta tur ir, jā, es nezinu, nākamā sezona. Tev kontaktā bija tas vai pats no sevis? Īsti nē, vairāk. Tā kā bija tur kontakts, bet tā kā vairāk pats no sevis. Kurš ir tik neveiksmīgi. Es to esmu vidāk. Piezemējās. Es nezinu, ķipā 6 līdz 9 mēneši esmu lasījis, ka ir tā atvesaļošanās. Redzējis, cik man ies. Tur sanāca, ka man tā kaut kāds ritīgi pretīgi noplantoja kāju. Un tā kā, es to aizsūtīšu vidāk. Es varu Facebook grupā iemest tajā tur, bet tad mums vajag kaut kādus 500 laikus. Jā, man nopeldīt arī uz kaut ko tādu. Vēl 1000 laiki, un es arī otram celim dabūšu krustus. Jā, bet tā kā jā, nekad nedomāju, ka es arī būšu no tiem sportisti baigs, jau nevar nosaukt, bet tā jau viss sāk. Kustīgiem cilvēkiem, kuriem nebūs tās krustīgas, tās saites. Vecums. Jūt līdzi. Zini, tricārs ir tuvāks pat vecāri, tas jau daudz ko pasaka. Jā. Jā, tā labi padomā. Jā, tā labi padomā. Atgādināt. Nē, man ir pusceļš. Bet tā tad tuvāk. Bet tuvāk. Jā, tev tik līdz paliek 25, tev jau tuvāk tricāram palikt. Labi. Man vēl nav. Es gribu mēneši. Bet kam ir ceļi visvairāk plīsnuši? Nedodies tev tricāru sagaidīt, Arči, kas tad būs? Tev, Arči, tev jau arī vecais, tur tie ceļi tā kā, jāpērk jauni. Kas tev tā trauma? Tev viņi reāli arī tu jūt ikdienā vai līdz tā operācijai? Es jau cīnos, es jau kāds 2 gadus, 3 cīnos. 3 operācijas veiktas un... Tev nav vienkārši jauns nopirkt reāli. Tev nav vienkāršāk. Ja pārdot kāds, tad jau es nopirku, bet, ir tā pagrūti. Jā, bet no kā tas ir? Tā kā tās problēmas. Man vienkārši skrimsolu dils tik pa laikam celim. Dilons. Kas tev vitamīni jātriec iekšā? Viss? Tur nevar kaut kā titanium plating uzlikt kaut tādu. Es vēl neviens nav izdomājis. Iespiest zapt iespiest. Bet no kā tas ir? No tā, ka vienkārši daudz sportojas. Tāpēc, ka tu tos, ka tev bija tā, telefona. Ka tu milds nevarēji ēst, ka tu biji mazīs. Nē, viņš telefonu daudz. Tāpēc, ka tu no futbola aizgājies volejbolu. Tu kā tu paklausies, kā tu to saki? Pacies vidim, kāpēc tā bija. Celī bija. Vai arī otrs, jā, tu to telefonu baigi spaidīs. Šī kāram pa visām spēlītēm, ko tu esi čītojis bērnībā. Tas gan. Tā man ilgi vēl būs tā problēma. Nedodies. Bet jā, es jau ceru, ka kaut kad būs third time the charm. Es joprojām vingroju mājās aktīvi. Malo. Šitas viņam ir jāsaka vienkārši, ja klausās kāds. Tas jau klausās. Tagad sanāca Grieķijā, kad es biju, un tagad Covid norāva, tad jau nesanāca. Bet... Man sanāca Grieķijā vienreiz pavingrot pa gadu. Jā, Arču vienīgais kosmonauts vēl tic Covidam, viņš viņu dabūja. Jā. Es dabūju šo jauno paveido flirtu. Flirta? Tas pēc Baltkrievijas cīgām izklausās. Nē, tie bija NZ vai kā viņi tur sauc. Flirtēja dāmām Grieķijā un lūdzu. Nākamais Covid paveidz mums kiss. Sākumā likās, ka nekas. Buč. Covid buč. Kad nedēļa bija sūdīga pēc tam. Tev tagad normāli vai vēl rādās? Tagad normāli. Tas viss ir tikai galvā, Artur. Rādās vēl tev? Nē, esmu mērījis, nezinu. Es domāju, ka tā es vēl tos testus tev rādīs, tik viņi grib, lai rāda. Kamēr taisīs, tikmēr rādīs. Kā tu Arč beidzot mostīsies? Es jau tā daitu vien iesaku. Es jau visam ticu arī. Ņems vēl vienu doza vakcīnu, ne? Viņš vēl piedāvā?
Es nezinu, ja godīgi. Man nejausmas. Nu, tās, kādām termīši beidzies, tās jau var dabūt. Cik vajag, cik gribi. Palēto, brāl. Pavēl tie dos. Kas jums beigās bija, kur jūs hausu paņēmāt? Man liekas, man bija Pfizers. Akal šitās politiskās Man runas. arī bija Pfizers, jā. House Pfizer. Kristers Oh, vispār bija. Norvēģijā bija tajā laikā. Es Tur jau nelietoju. Covids nebija. No, tāpēc jau tev neķērās. Jā. Es jau neticēju. Es jau neticēju, tāpēc man arī nav. Nu, labi. Dievs, nezinu, tas mums bija vēl jautrs. trīs Vajadzētu, to mēs varētu izdarīt, tā kā uztaisīt laivu un atskatīties uz visu, kas notika Covid laikā. Jā, vot, jā. Piketi, Jo kas tā padomā, bija viss un- pizģēt. Tie veikali, Crazy. atcerās, ka bija tie Vienkārši novilktās crazy. lēnas tam pannām un tur kas tur. Ka pārdeva konservu bunžas un varēja ne vairāk kā 3 katram. Nu, tā kā, kur bija kaut kādas gaļas iekšā un Pie nevarēja. kuldīgas domas bija karātavs pat. Tik tālu pat bija aizgājis. O, jā, pareizi, atceros. Jā. Jā, vai Dod šitā laiku. gan būtu vien. Kad ir kaut kāda, drīz arī ir Covidam kaut kāda gada diena, kaut kādā kārtā. Nu, kaut kādā Jā, decembrī, man liekas, viņi sāk. Jā. Uztaisīsim, jā. Jā, uztaisīsim Covid-19 jubilejas epizodi 5 Nē, gadus. dabūjām nezinu, vai visu tā ir Covid un gota vienkārši to var nedēļas atcerēsimies. livestream. Atcerēsimies, Nedēļas tas ar man- Covid. ka tas bija kaut kas tāds, Bet kas kas man ļoti daudz īstenībā- cilvēks nogalināja. Tā kā varbūt kaut kā mēs varam Nu, norekomendēt jā, savādāk. īstenībā, Jā, pareizi. Nu, kaut kā pandēmija varam Pareizi arī tas. Jā. Jā. tā sliktā daļa bija. Jā, bija konserva, bet nā, vēl laikam bija. Jā. Bet vakcīnas jau arī jau. Jā. Cīns arī nogalina. jā. Monētai ir divas puses. Tāda Covid nemaz nav. Bet īstenībā, ja tā paskatās atpakaļ, jā, man tie lockdowni īstenībā patika. Nu, Tagad. arī Es pat nekāda tagad vaina nesūdzētos par pāris lockdowniem. Tu tāds smoka aizies, pasēdi pie kompa, visu nakti nospēlē. Jo weekendos bija tie lockdowni, kur tu nevarēji iet ārā. Līdz 9 varēja vai cik. Tu to dienu izmanto pilnīgi. Tā, lai tu Nu, vari. pa lielām mūsu podkāsts sev arī Covid auglīts gal galā. Jā. Jā, Covid bērniši. Jā. Jā. ja bija, jā, es Mēs jau atceros, tu tur- nesvinēs Covid, mēs svinēs podkāstu. Jo, zini, kā, Mēs varam, jā, kaut ko tādu. Jā. Kad mēs izlaidām, kaut kad tuvojās gada diena. Kad mums ir Tas pirmā tiešās. epizode? Kaut kāds oktobrs vai novembris bija, es zinu. Nopietni, ne? Nē, vasarā bija. Mēs taču gājām uz Tallinas kvartālu reklamēt. Jā. Vai Pareizi. tad? Bet jā, par tiem lockdowniem. Tu jau ne, Artur. Tu jau biji jau nopietns. Kāpēc neatceries? Tu Nezinu. biji tajā Es vienā no neatceros. 4 stacijām. Tajā brīdī. Pa fāzītēm lēkā. Nē. Mēs gan dulē. 18. oktobrī izlaid epizodi. Pirmo. Latvija. Tā kā tas Nē, strauji bet tuvojas. Novembris. Mēnesis tik pārņēr. Tev Cipars nebija bija kaut īstais. zīmenā oktobrī 17. Tas bija kādi jauni 15. visi. Nu, redz, gandrīz bija kāds kaut kāds Steinim svētki. bār nav. Jā. Gandrīz. Steinim bār nav, Ričam mat nav. Crazy. Kas tik nav? Turcijā tu biji? Tā tik viņš tagad aizdomāja. Jā, kā Dānijā varētu būt. Tur varētu būt, ka baigs smuki ir. Jā. Nē, man tur krustenis Īstenībā man kāds te Turcijā belīdens operēs. notiek aiz galuziem, tāpēc es tur viņus cietu. Tā kā ir pavērās durvis, all inclusive kokčiņš nesačīš, tu pamāja roku. Nē. Vēl nē. Vajag uz to Allen klubu sev aizbraukt. Vajag. Vajag. Kaut kad jāaizbrauc. Mēs, lai atklātu savu īsto stadiju, ir jāizbrauc. Tas ir īstais tests. Kur no 4 stadijām tas ir? Jā, bet par to lockdown, karoči, bija tā, ka tu to dienu izmantoji pilnīgi tās līdz tiem 8, tu izdarīji Jā. visu, ko tu vari izdarīt pāri, izēji laukā darījies. Un tad tu varēji bez sirdsapziņas pārmetumiem un noraut kompu līdz vēlēšanām. Digitālā dzīve aiziet. Tagad ir tā, ka tu tā baigi nezini, kā rīt kaut kas jādara no rīta. Jā, tad tu baigi neko neplānoji tie nāk, un tu norauj līdz rītai, no rītausmai kompu un dzīvo tālāk. Jā. Es atceros, kad mēs Man ar tagad Aleksu... atvaļinājumā tā dzīve līdzīga ir. Jā. Kur cietumā? Nē, atvaļinājumā. Bet es pieļauju cietumā arī. Kamēr tu esi cietumā laukā, varētu tu būt viņu īstenībā. izbaudīti. Es domāju, ka jā, ka cietumā arī nākamā dienā baigi nav ko darīt, es domāju. Ja nu Atvaļinājumā, nu jā. Āfrikas Cietumā cilvēki bērnus. bērnus. To es... Atvaļinājumā problēma, ka tev jau vienīgā viņš ir. Vai nu tur tad jārunā Jā. visiem čomiem Tur ir tas reizēs? skaistums, jā. ka tev nav jādomā, ka Jā. tu zini, ka... Taisnība. Ka visiem nebūs ko darīt. Tas ir tas.
Sadāk, tu paliec viens ar zilām olām, ķipa, jo tur rastā bāzi uztaisīs pārējiem gulēt, jā, ķipa varētu darīt. Tāds mīnus viņš ir. Tas, ka tu pats savu dzīvi biji paņēmis savās rokās, darīji, ko gribēji, kad gribēji, nebija aitai jābūt. Viss, ko tev iedzina rāmītī tev, bet tu tajā rāmī varēji darīt, ko tu gribi. Es atceros vēl vienu niansu. Tam krustniskajam, kas tiklām varētu patikt. Tas krikšķis, ka tu saproti, ka tev ir pīstā. Tas ir tāds, ka zini, ka ir skrimslīt uzkož. Reāli. Kas tā? Tā kā skrimslīt, ka uzkož gaļai. Tā skaņa, jā, zini, tā skaņa bija reāli. Tā kā, es zinu, ka ir filmās kaut kāds tas, ķipa filmu noteikti tas black screens, tas sound effects, tas krik. Reāli tā skaņa arī ir tāds krik. Jo es sapratu, ka Ričam ir dirsā, kā viņš pats vēl neko nepateica un apkārt viss būs maiņa jau pēc kādām 3 sekundēm. Tur bija krikšķis, būs maiņa. Jā, o tas. Nebija Arčs, kas pasaka biļengans. Nebiļengans. Es negribēju prasīt. Nebija jau kas novērtē. Nebija kas novērtē, Arčs. Bet ko es netāilsīju, tas pukšs vai krikšķis, tas īstenībā nemaz nav tā saites. Tas ir no tā, ka tev celis sasitās kopā tie kauli. Tas, kas tā saites turēja to celi. Vispār nepalīd. Labi ir, davai. Tas ir nepatīgāk. Jā, vai ne? Un tāpēc tev arī pietums tā kā tāpēc arī to operāciju ķipa jātais vēlāk, lai tev tur arī tas bišķis atzīst. Tā es sapratu. Jā, interesants laiks. Fui. Amatieru futbola skaistums tas ir. Šitāds lietas, ka tev notiek. Amatieru sports. Jā. Sports. Plēst vēlreiz krusteniskās vai laist katedri iekšā? Tas ir īstais dienas jautājums. Faniem. Recovery times, bet ja recovery times būtu līdzīgs. Es gribēju, jo es būtu teicis, katedra ir dēļ recovery times. Jā. Katedra? Man toreiz bija tas gadījums, ka es to crashu dabūju riteni tajā vienī braucienā, un tad man pārbaudīja, vai viss kārtībā. Es to stāstīju par to crashu. Uzlikšu neikam uzpūrni. Kamēr tu domā? Tā arī bija. Es sapratu, ka ritīgi neinteresanti podkāstu kontekstā tas viss būs. Neko aizmirst. Nē, kas? Tagad visiem interesē. Ka tas tavs crashs izgāja cauri pa visu to ritimbraukšanas Latvijas industriju. Jā. Es tikai no citiem cilvēkiem. Es redzēju, kā vienam Ričuks pārlūzas pusēm, un tāds es varu atbildi šitas. Kurš tā bagāžnieka. Bet, no abiem. Ej, dīrs, es pat nezinu. Pagaid, karoči, nav nekāds recovery times, karoči, tā kā to katedra ir beidzās, tu pārplīst, un pēc tam, viss kārtībā, no sāpī ziņā, jā. Man liekas, krustens bija sāpīgāk, bet tas katedra bija pretīgāk. Zini kā, ir cilvēki, kas to dara baudz pēc. Es to nevarētu izdarīt tādēļ, bet varbūt tā otrā reize, ja mēs izslēdzam kameras, godīgi. Jo Arčs vienmēr baudz pēc plēš krustenes sev. tās ir divas sāpīgas. Vīlēs jau tas skrimšs. Arčs savu baudz pēc rauja krustenes, tagad skaties pats. Bet tās ir reāli divas sāpīgās. Kā tas notiek? Paprast draudz, lai pietur kāju taisa un tad pagriežās strauji. Es pat nezinu, ko man atbildēt. Godīgi, tas ir lielākais what if manā laikam. Šitāds kāds man ir uzdots. Nevis what if, bet would you rather. Labi, atbildos. Man liekas, ka katrs sāps bija īsāks. Bija jau īsāks, tas tur īsāks plīsums. Īsāk rēt palika. Īsāk vieta, kur plīst, tad bija. Jo tā sāpes, zināt, ir dažādi veidi sāpes, vai ne? Ir asās un tādas velkošās, visādi veidi sāpes. Sāpīgās, iekšējās. Tās katrs sāpes viss bija tāds asās. Bet tās krustenes viss tādas smagās, tādas velkošās, zināt, tāds, ka tā gribās teikt. Jā, krustenes gribēs teikt, tajā gadījumā gribēs teikt, palielināt veids sāpes. Kurā galā tu tev rikto katru te redz galā? Tur bija tāds,
Būtu vēl bišķi ilgāk, un pie būtu jāskatās. Ai, jums saka, bitē, Vai tik nav switching sides, jā, tā. Beigās Labi, pātri to kateteru izvilku. Kā tu I invoke my Fifth Amendment rights. Jā, es nezinu, jo abi dirsā nebūtu īstais vārds šajā gadījumā teikt, bet abi ir, karoči. Ai, jums ir dirsā. Brutāli. Nu, nē, tā arī nevar. Nu, nē, nu nav. Jā. Jā. Tak. Kam tagad viegli? Jā, es negribu būt partī pūpers. Man gulēt. Bet laiks ir sasniegts, man liekas. Jā, man arī jā, man ir pēdējos 11, 10 jums ir pročus. 12 pareizi. Jā. Mums Nē, nav 12. mums ir 11, tev ir 10. Jā, man ir tas. Ak, tā tomēr tu jā. esi tajā Turcijā. Nē, Nodevu sevi vakal. Cik Es ir domāju, tā, ka Antālijas laiks? Es tagad skatos, tā ir Istanbula. Jo man rādās, cik rādās Istanbulā. Nu jā, 11, tā kā tu teici. Tā arī ir. Nē, man nezinu, ka pēc kompim nav pārlicis laiks. Man pulksteni Jā, jāman jā, Jāks. Sauc tos kokčus šurp un... Nē, kā lai es parādu. Ej, tirs nevar. Nē. Viņš rāda savu kokčiku vai paprocīt. Man tas būtu prikals, jau zem pulksteņa būtu, vienkārši tā zaļā aprocīt. Iegājuši. Jā, bet nu labi, mēs, man liekas, tā stundaņa arī būs, ne? Jā. Man rāda stundu 10 pat kamerā, jā. Nu, tad jau viss. Cerams, kad audio visiem Nu viss es būs jums labi. teicu, Džeki, atceraties pa dziesmu šodien. Cerams, Vai jums ir cerams. sanācis, vai jūs neatceraties? Ui, dziesmu. Pusgadu dziesmu. Tur. Dziesma. Ai, man būtu, zin kādu... Ar ko tu sācies? Metallica Enter Sandman, es teikšu. Lai iet, bļēdz. Oi, ziet. Es saku Gorillās Clint Eastwood. 14. NBC skanēja. Tu redzēji, kā viņš taisīja to samplu? Jā. Priecīgi, ne? Viņi no tā kaut kāda standarta. Jā, tur tik tā daudz mūzikas cilvēku instruments. cenšas Jū. kļūt populārs šis vienkārši. Kaut kāda beatmakerīt. Jā. Vai no šīm dziesmām tiks taisīt arī playlist? Spotify. Var provēt. Ja es Vai domāju, šitā mums būtu 3. sezona, vai ne? Ja šī būtu... Playlistē. Jā. Jo, ja šī būtu playlist, tad es negribētu izjaukt. Tā kā tās dziesmas. Jo tā es varētu ielikt dziesmu, par ko es patiešām daudz klausos pēdējā laikā. Bet, Sauc playlist. Nikla, uztais tu šoreiz playlist, jo es, man liekas, pēdējās dziesmas jau Oi, es aizmirsu jau pievienot. Es nemāku. Nē, kur troks paliec. Labi, playlist vēl no šitām dziesmām netaisīsim. Jo Okay, man dziesmiņi ļoti mīļi pēdējā laikā ir no kā lupatiņi mazgājās. Tur tajā multinītē tas ir baigi bangers. labā dziesma. Bangers, jā. Baigi Latviešu labā klasika. dziesma. Tu, Nikla, tu redzēji, kā viņi bija taisītai dziesmai? Tur bija lupati un viņi mazgāja. Tur bija labs. Tur labs tur tāds liriks. Slapja mammai mati, slapja mamma pati. Tik crazy liekas. Lyrical genius. Geniusā jāapskatās, ko viņa domāja. Ko viņa Ieliec domāja. atlips un ir mūsdienu reps palielā viss. Šautauts lupatiņa. With my hair, with the mom. Mama! Viss, bangers, Billboard top 10. Miljonārs tu esi. Amerikas Jā. sapens, land of Tā ir opportunity. vārds dziesma. Kā lupatiņa mazgājās. Ok. Būs jāpaklausās. Tā, ko Atslēgas vārds. Kristers, man, Kristers piemēram, nepateica. man ir, es šo tēmu atcēlu. Pacēlu atkal gaismā. Jo man, piemēram, ir jāieplago jaunu dziesmu. Klāfons. Nē. Arī var, bet nav šoreiz. Nav samaksājis viņa cik. Jā, vēl ir parāds. Vēl uz parādu es nedodu plagas.
Dziesma saucas Ielpot no grupas Mēles galā. Kāpēc es izvēlējos šādu grupu? Jūs jautāsiet? Nē, no. Tāpēc, ka mūsu uzticamais skatītājs, klausītājs Rudolfs Racenājs ir šīs grupas, un tagad es citēju, solists un ne ritma ģitārists. Solists, Viņi tur divi čekiņi ir. kas ir? Nē, Ne ritam ģitārists ģitāri. izklausās, ko es arī varētu darīt. Blē, Rūd, nevar ritmā trāpīt, es gribu prasīt, kas ir ritma ģitārists, tad vienkārši tur sit kaut kā. Ko tas nozīmē? Ierakst komentārā, jo jā. Tas Jā. ir cik tas Es ir. gribu Tas viens no 4 steidžiem arī tā zipā ģitāra. Es esmu neritam dziedātājs arī varbūt. Nevokālais dziedātājs. Tāpēc vēlēju paklausies to dziesmu, zini, skan labi, kvalitatīvi. Kā vēl Izklausās. tā grupa saucās? Mēles galā. Jā. Mēles galā. Viņam bija, galā. kad solo projektiņš, viņam vēl arī pirms tam bija. Tas Jau bija mēs varētu podcasts uzkāpt vidū ātri kaut kādu. Dabūt kaut kādu labumu no šitā visa. Možda vai sarunājam, ka Rozi būs Eirovīzijā, viņš paņems mūs līdz uz delegāciju. Nē, es jau Rūdim teicu, mēs nākamgad Vojāžā ir koncerts un viss. Kur tev? Live epizodu un varbūt koncerts vakarā un viss. Skaisti. Bet grupai nosaukums Mēles galā ir labi, bet Mēle gaļā, man liekas, būtu vislabāk. Tas jau To jūs skatās paši. Tas kopā ar slapiem mammas matiem. Nē. Vēl gaļā kūs. Slapī mammai mati un Mēle gaļā uzreiz. Galera reklāma. Arī mēl gaļā un nosaukums dziesmai Lupatiņa. Mēl gaļā jau izklausās pēc kaut kādas metāla grupas reāli. Bija vaļā un Mēle gaļā apmēram. Mēl gaļā viņi nejokojās, viņi tā uzreiz. Grupas nosaukums Mēl. Mēs grupas nosaukums, bet epizodes nosaukums vismaz. Un atslēgas vārds. Mēl gaļā. Mēle gaļā. Labi, dabīgi. Jā, karoči, atslēgas vārds Mēle gaļā. Jā, davai. Super. Nē, jā. Nē, nu. Jā. Pagaid, bet vienīgi to vajadzētu kā epizodes nosaukumu. Jā, tu mums vajag atslēgu vārdu kādu citu, vai ne? Sādāk. Jā, atslēga vārds būs. Mēs daudz runājam par Turcija. bombzi. Slapjā. Slapjais bombs. Slapjā mamma. Mums nav bijis bombas jau. Gan jau, ka ir mums Ok. epizodes nosaukums, bet bija bombas. Varētu arī būt. Slapjā lupatiņa, jā, atslēgu Jā. vārds. Davai. Iet. Slapjā lupatiņa, vai atslēgu vārds, un tad epizodes davai. nosaukums vēl gaļā. Skaisti. Jā, nu davai, prieks jūs atkal Neredzēt, redzēt. Jā, dzirdēt, neredzēt. Karoči. Šoreiz Prieks, ka jūs vajadzēja būt, ka esat. dzirdēs mūs visus ļoti labi. Cerams, jā, ka šoreiz Brīnum var būs notikt, jā. Lādzīgāk. Cerams. Tolīt mēs beigsim zombus. Es biju Niklā. Bļēģ! Bļēģ! Nu, bļē, nu es jau mēģināju. Jā, Jā, jau nu labi. jā. Davai, Davai. Čau. davai. Čau. Jau Niklā. Nu, ir arī kaut kas.